Latviju un Kirovas apgabalu Krievijā saista īpašas vēstures lapus. Slobodskā trimdas laiku pavadīja Jānis Rainis. Tur tapa brīnišķīgas dzejas rindas, tāls noskaņas zilā vakarā. Latvijai tik dāvāt Puškinu un Ļermontovu dzejas tulkojumu. Lai stiprinātu savstarpējās saites un dalītos pieredzē, Jelgavu apmeklēja Kirovas apgabalu pašvaldību vadītāji. У нас деловая поездка, мы главы муниципальных образований. Šī ir lietišķa tikšanās. Mēs esam Kirovas apgabala pilsētu pašvaldību vadītāji. Esam ieradušies, lai iepazītos ar pašvaldības darba organizāciju un domājam, ka šeit varēsim gūt daudz interesanta. Viesi iepazinās ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, tās iestādēm, aģentūru un uzņēmumu darbu. Apmeklēja Zemgales Olimpisko centru, viesojās sabiedrības integrācijas pārvaldē, kā arī Jelgavas izglītības iestādēs. Эти визиты в нашу сторону были куда чаще, чем пока, к сожалению, вот к вам, да? Но я думаю, Diemžēl vizītes pie mums ir bijušas vairāk nekā pie jums. Es domāju, ka šādai sadarbībai ir nākotne. Jums ir daudz laba, ko redzēt un ko no jums mācīties. Bet arī mums nav mazāk. И у вас есть что посмотреть, есть чему поучиться. Но еще раз повторяю, раз ваши ездят к нам, у нас не меньше. Bērnu dārzā Rotaļa Kirovas pašvaldību vadītāji iepazinās ar pirmsskolas izglītības iespējām Jelgavā. Bija iespēja apskatīt bērnu dārza basēnu, vērot peldēšanas nodarbības, ielūkoties grupiņā, kurā izglītību iegūst bērni, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe. Jelgavas 4. vidusskolā ar Eiropas līdzfinansējumu pilnveidotajos kabinetos viesi varēja novērtēt tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā. Впечатляет те учебные заведения, которые мы сегодня посетили, вот детский садик и вот сегодня школу. Rādi, что такие... Ir ļoti labs iespējas pēc redzētā bērnu dārzā un skolā. Esam priecīgi, ka tādas mūsdienīgas mācību iestādes tiek celtas Jelgavā. Viņās ir komfortabli strādāt. Daudz, kas no redzētā, arī pie mums attīstās līdzīgi. Jelgavas 4. vidusskolas audzēkņi viesiem bija sarūpējuši koncertu. Kā pārsteigums viņiem atskanēja Krievijā iemīļot valšu motīvus, Jelgavas 4. vidusskolas pultēja orķestra izpildījumā un Raiņa laustās priedes krievu valodā. Я глава города Слободского, где 3,5 года находился Ян Райнис. Esmu Slobodskas pilsētas mērs, kur 3,5 gadus pavadīja Jānis Rainis. Es pietiekami daudz zināju par Latviju, lai šurp atbrauktu un visu to ieraudzītu. Mūsu valsts vieno Jānis Rainis. Mūsu pilsētā vēl joprojām darbojas Jāņa Raiņa muzejs, mājā, kurā viņš dzīvoja, un šo muzeju finansē pašvaldība. Mēs negrasamies muzeju slēgt vai atteikties no tā. Rainis kļuvis arī par daļu no mūsu vēstures. Mēs ļoti lepojamies, atceramies un mīlam viņu. Kirovas apgabala pašvaldības vadītāja delegācija Jelgavā bija ieradusies pēc ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas federācijā Edgara Skujas ieteikuma, kurš viesojies Kirovas apgabalā, lai pārunātu iespējamā memoriāla izveidi Vjatlagā izsūtījumā bojāgājušajiem latviešiem. В июне месяце к нам приезжали 29 человек, латышей. Значит, были они у нас 2 дня, были они в поселке Лесной, в городе Кирсе. Город Кирс это является административным центром нашего района. Вот, среди них... Jūnijā pie mums bija atbraukuši 29 cilvēki no Latvijas. Uzturējās 2 dienas, pabija Kersā un Ļesnojas ciematā. Starp viņiem bija tādi pie jums sabiedrībā pazīstami cilvēki, kā Dzintra Geka, plašsaziņas līdzekļu padomes locekli, ar dzīves biedru Latvijā pazīstamu komponistu, un arī cilvēki, kur bija atbraukuši no Amerikas un Eiropas valstīm. Mums veidojās cieši kontakts. Был поражен тем, что как они трогательно, как они вот так единенно, да, относятся к памяти своих предков. Es biju pārsteigts, ar kādu pietāti viņi izturas pret savu vēsturi. No mūsu puses mēs izdarījām visu, lai viņu uzturēšanās pie mums būtu patīkama. Pēc tam nāca izsaukums, un tagad es esmu šīs delegācijas sastāvā. Приехал к вам. Вот за те 2 дня, пока я нахожусь здесь, мне все очень нравится. Мне нравятся и образовательные, значит, учреждения, да. Man viss šeit ļoti patīk. Izglītības iestādes un Zemgales Olimpiskais centrs. Viss ir ļoti skaisti.
un var redzēt, ka domāts par cilvēku ērtībām. Savstarpējās sarunās vairāk kārt izskanēja pārliecība, ka Jelgavas un Kirovas pieredzes apmaiņa un sadarbība tiks turpināta, jo tādējādi gūst abas puses.